Vēl viena lieta, kurā es riktīgi labi kaut kā laikam intuitīvi sajūtu ar sirdi un nenošāvu greizi tīkla mārketinga kompānijas izvēlē. Jo, lai izvēlētos tīkla mārketinga kompāniju, tev ir jāsaprot, vai tā tēma tev ir tuva un cik daudz cilvēkiem tu varēsi palīdzēt, cik cilvēkiem vispār ir aktuāla šī tēma. Ja? Un, nezinu, piemēram, ir tādi produkti, kurus cilvēki, piemēram, ja, dīvānu. Cilvēks nopērk un daudzus gadus viņš nepērk. Tā kā to ar viņu nevar rēķināties, ka viņš būs tos pastāvīgais klients. Pēc kaut kādiem daudziem gadiem, jā, bet tā. Un ļoti jāskatās tieši kādu kompāniju tu izvēlies, cik tas ir aktuāli, ja pasaulē kaut kas notiek, vai tā tava prece būs tā pirmā nepieciešamība, kas tiešām ir vajadzīga. Un kaut kā sajūtot ar sirdi, es reāli šajā jautājumā nenokļūdījos, jo es izvēlējos veselības jomu.